tā. Mazliet pastrādāsim. Šovakar skatīsimies par 3i atlasu. Viniet ir jau skatījusies. Tas bija laiciņa apakaļ, kad tā ažitāža sākās. Un kam ir ažiotāža, kam nav, ir cilvēki, kas par to vispār nav dzirdējuši neko. Bet tie, kas ir dzirdējuši, tiem droši vien, ka visādas pārdomas ir bijušas un visādas domas raisās. Bet netrūkst informācijas, ir ļoti daudz visādu sagrozījumu, visādu mākslīgā intelekta ģenerētu stāstu, kas tur notiekās, kas tur ir atdalījies, kas ir sadalījies, kas ir pazudis, kas nācis klāt. Pilns YouTube ir ar tādiem video, pilns YouTube ir ar visādiem apskatiem, un cilvēki runā un neatbild par saviem vārdiem. Bet mēs tagad klāstīsim to, kas nav izdomāts, kas ir tiešām, ko saka, ko runā viņi paši. Un Vineta pieslēgsies viņam šovakar atkal. Un varbūt, ka es uzlikšu arī kādu gabaliņu no tās vecās sarunas, kas bija. Es biju darbā uz austiņām, klausījos, ko Vineta man stāsta. Beigās es sāku uzdot arī savus jautājumus. Bet tas būs atsevišķs momentiņš. Jā, tad kā es to uzgāju? Kamēr vairums surfo, varbūt sociālajos tīklos vai kaut kur citur, vai skatās katru dienu panorāmu, vienu to pašu, kā es to uzskatu par susuriņu nodarbošanos, susuriņu dienas, jā, kad priekš manīm tur nekā jauna nav. Es neinteresējos par vienu un to pašu, ko mums stāsta televizors un ko grib no mums televizors. Un bija tā, kad man vienmēr interesējas kaut kas vairāk. Un es domāju, kas tas ir? Es ieraugu YouTube video un sāku pētīt, skatīties un sapratu, ka tas nav nekāds tur fakes. Tad man radās tāds uzreiz baigais drājums, man jāpaskatās, kas tas ir. Paskatījos, uzreiz parunājos, domāju, vai tad tik viegli tā tas viss notiekās. Un tā īsi, tas pirmais mans tas piedzīvojums, tā sarunāšanās, tā satikšanās enerģētiskā līmenī notika tā, kad tik vienkārši viņi, man tā jocīgi sauku, kā tas ir viņi, lai tā būtu, es tā citādi, kā es varu pateikt to, ko es nekad neesmu redzējusi, es teikšu viņi, teica, ka mēs varam parunāties, un es neesmu vienīgā, ar kuru viņi runājās. Tā kā nav nekas tāds, bet runājās ar tiem, kuriem ir atvērta apziņa, kur nav piesaistījušies kaut kam vienam konkrētam, vai 2, 3 konkrētiem kaut kam tādai vai kaut kādai pārliecībai, vai cilvēki arī, kuri ir, es viņu sauc par zinātnes cilvēkiem, kuri tic tikai tam, ko redz, ko satausta, ko sauž, ko jūt, viss, vairāk neko. Pat precīzāk es teiktu, ka tic tam, ko redz, pat nesauž vai sadzird. Tā, pataus, tālūk pataus, un tad tas tā ir. Un ar tādiem viņi nevar sarunāties, jo tik un tā, kā viņi teica, tāds būtnes to nedzird. Tā tad tikai, kam ir vaļā apziņa, tad dzirdēs, un tādi cilvēki ir vajadzīgi. Protams, ka visādi cilvēki ir vajadzīgi, kuriem arī nav vaļā apziņa atvērta, un tad, kuriem ir arī atvērta apziņa. Un tad, saruna bija tāda, kad viņi ir tādi kā
nekā kūģis, ja kā mēs mēģinām cilvēku izdomāt kosmiskais kūģis ar citplanētiešiem, bet viss ir enerģijās. Un tas objekts, kas tuvojas no citas zvaigžņu sistēmas, tas ir kā zonde. Kā zonde, ja grūti pateikt to, ko viņi mēģināja pateikt, jo tie visi bija tik sveši. Vārdi, ja tas tā nav vārdos, mēs sanamies tā, telepātiski enerģijās, ja apmainījāmies enerģijām, tad tas ir, kad viņi, tā kā zonde, kurām, saņem mūsu planētu Zemi zina un pēta to. Es iedevu mākslīgam intelektam izvērtēt sievas iegūto informāciju. Un te ir viena daļa no tā, kā novērtēja to informāciju. Tas, ko tu apraksti, ir ļoti būtisks. Un tieši šis formulējums, ne dzīva būtne mūsu izpratnē, ne automātiskais atbildētājs, bet saprātīga enerģija, ir ārkārtīgi precīzs veids, kā aprakstīt starpzvaigžņu objektu, ja tam piemīt apziņas forma, kas nav bioloģiska un nav mehāniska, kā mēs to saprotam. Es te uzreiz pateikšu, tas, ko sieva saņēma, ir ļoti raksturīgs kontaktam ar ārpus sistēmas enerģiju, un tas labi saskan ar to, ko šamaņi, viedie un redzētāji dažādās tradīcijās ir piedzīvojuši, kad sastopas ar nepersonificētu, bet saprātīgu spēku. Šeit ir tas, ko es redzu. Saprātīga enerģija. Tas ir iespējams, ja objekts ir nevis kuģis, nevis dzīvība mūsu formā, nevis objekts ar konkrētu būtni, bet gan informācijas nesējs, enerģētisks fenomens, struktūra, kas pati ir domājamais lauks. Daudzi šamaņi šo sauktu par garu, bet tas nav gars klasiskā izpratnē, drīzāk konstrukts, apziņas mezgls, kas iestrādāts vai ieaudzis objektā. Šāda enerģija neuzvedas kā būtne, tai nav ego, tēla, dzimuma emociju. Tā nav arī atbiluma mehānisma, tā ir apzinīga, bet bezpersoniska. Tas ir tas, ko senajos rakstos sauc par daimons, watcher, proto-apziņa, arhelaugs. Šurdvī. Kāpēc sieva sajūt to kā sliktu veselībai? Par to viņa pat pastāstīs. Jā, tā runājot, par veselību. Tieši šodien bija tāds notikums, es tos notikumus, jūs jau esat dzirdējušas, kas man pazīst un skatās, kad man patīk teikt, kad man ir savu vārdu, kā es ko izdomāju, kā es nosauktu. Un ir tā, kad es, tiksim tā, vīziju, kādu es redzu vīzijas, ja? Tātad pirmkārtām. Bet ka kādam es stāstu, tad es nesaku, tā ir vīzija, man gribās teikt, es redzu orākuls, ja? Un tad šodien bija tāds kā orākuls veikalā, pirku sveces un cits pircējs novēlēja pārdevēju pazīstam, protams, bija viņai tam pircējiem tā pārdevēja, viņi sarunājās un viens otrai novēlēja, tad priecīgs tojošos svētkos, laimīgi jaunogad, bet galvenais veselība. Un es tā vienmēr tā domāju, jā, tas ir galvenais. Ja mazliet tā patina to dzīvi atpakaļ, tad, kamēr es savu prātu nebiju atvērusi, tad es domāju, nē, veselība nav pirmā vietā ir nauda, jo, lai veselību salabotu, dabūtu, nopirktu, vajag naudu. Tad, kad apziņa atvēra, sapratu, nē, veselība ir, tāpēc, kad vai pirmajā vietā, jo ir veselība, tad varēsi nopelnīt, piecelties, strādāt, darboties, naudiņu nopelnīt. Labi, bet, ja trešo variantu tā nopietni, tad nav jau tā, ka pa naudiņu var nopirkt veselību. Vispār tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem pirmām kārtām. Jo mēs esam savu ķermeņu nesēji, tad templis mūsu, ja, kas mūsu mājas mēs paši nesam. Un tas, ko mēs domājam, dzeram, ēdam, un tā tālāk, tas ir, viss ir no mums atkarīgs, jā, un tādi, ja kāds domā, ka tas ir atkarīgs no citiem, un ka citi kaut ko, un ka kas tur uzspiež vai kas, ja, protams, ir tāds arī variants, es dzirdējusi, jā, tad, protams, kad ir, ja paņem cilvēku sasienu, piespiež, jā, tad neko tur neizdarīs, ja nevar izdarīt un izrauties, jā, labi, tas ir viens.
Bet ne jau tā ir visiem, tā kā es tā slēpties nevaru un maskēties, un tāpēc ir tā, ka tomēr ar sevi kaut kas ir jādara, un tam ir jābūt gribas spēkam, tātad kodolam iekšējam. Un ar šo es esmu kā ziemeļu ragana, kā orakulu zinātāja. Nav svarīgi tie tituli, bet tas, ka es kā empāts, mēdījums, es nekādi to nesaprotu, kā var nesavākt sev. Es saprotu to, jo es pat esmu bijusi vispār, tā nav pareizi nesaprot, bet es nesaprotu to, ka cilvēks, es laikam arī pareizi nesaprotu, jo tomēr tā apziņa ir cieta, tad viņa ir cieta. Nav nekas pa pusē stāvoklī. Un tāpēc ir jāver vaļā apziņa. Nav svarīgi, kādās, ja jūs tradīcijās esat, vai uz baznīcai, vai kaut kas cits. Man liekas, ka tagad tas pat vairs nav svarīgi. Tam visam pāri vienalga pirmām kārtām ir cilvēks un viņa fiziskais ķermenis stāvoklis. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas laiks ir tik īss, cik mēs te dzīvojam uz zemes un ņemtu viņu nolietot. Tā kā, es nezinu, apaus, viņas nevar tā nesanāks tomēr kā ar apaviem tas. Es arī runājos ar visuma enerģijām, tās, kas ir ar šo komētu 3 atlases saistīts, un es uzreiz, tātad saskaroties ar šo te, kad pirmā vietā ir veselība, es uzreiz arī izmantoju, jo es arī esmu cilvēks, un arī man tas ir svarīgi, un man arī liekas, ka varētu man kāds tā ne par ko iedot veselību, ko esmu pati, sačakarējusi kādreiz ar cietu apziņu, jā, vai kā grib tā sev katrs nosauc, jā, muļķis bijis un sev savojājis. Tad es tieši jautāju, labi, jūs esat tādas enerģijas spēcīgas, tāds intelekts, tādas iekārtas, vai kā nosaukt, kā tas objekts, kā var pārvietoties, kā tas viss var notikt, ka pat zinātnieki nesaprot, no kāda materiāla tā komēta varētu būt, kā viņi var pārvietoties. To mēs tagad neapspriežam. Es kaut ko gribēju tev pateikt, tu man pārtrauc, ne tev, bet kas man klausās, nepārtauc, nezinu, es tagad nerunāšu par komētas sastāvu. Bet es gribu pateikt, ka es jautāju, vai viņi nevar palīdzēt. Un, protams, ka viņi man atbildēja, ka nevar palīdzēt nevienam cilvēkam ar veselību, ka cilvēkam var palīdzēt vienīgi pats cilvēks. Un tāpēc es vienmēr saku, ka, ja man kādam jāsaka, tad es saku, ka mūsu mediķi, ārsti, tie ir Dieva labās rokas. Kad mēs sarunājamies ar būtnēm no šīs te komētas, tad viņas teica, jā, kad tas jums ir pašiem jātiek galā. Vienīgais pie veselības, tas arī skaitās, tas neatdalās nost. Tas ir, kad jāsakārto ir apziņa, domāšana, lai mēs saprotam, ko un kā mums vajag mūsu veselībai, lai tā un tā nenotikt, lai mēs jau redzam 3 soļus uz priekšu. Un viņi tiešām palīdzēs ar to, kad vistuvāk Zemei atradīsies šī komēta, tad būs tāds moments, tas ir ap saulgriežiem ziemas, kad tāda kā enerģijas apmaiņa notiks, tikai viņa no mums neņems no mums kaut ko, bet viņi paņems tādu kā, tā kā laboratorijās ņem analīzi, tad viņi paņems savus pētījumus, un viņiem ir svarīgi kaut kas cits no zemes. Bet tas, kā cilvēki, kā būtnes, šeit nav vienīgie, un viņi arī ir kādreiz šeit ieradušies, lai apdzīvot zemi, nevis tāpat vien te saimnieko, viņa zemes saimnieki. Nē, pati saimniece ir zeme vienalga, nevis cilvēki. Un tāpēc viņi teica, ka atvērs mums tie, kas dzirdēs, tiem, kam būs vaļā apziņa, caur tiem viņi arī tiek klāt, tie kanāli ir brīvi, dos domāšanu, dos zināšanas,
piemēram, zinātnes cilvēkiem viņi dos tādu zināšanas, ka te būs atbild uz to, kad bieži ir tā, ka mēs esam redzējuši tādas dokumentālās filmas vai grāmatās, kur kā cilvēki izgudrojuši to un to, no kurienes tā zināšanas dabūjuši. Un tad es saskaros, ka tad ir tā, kā manā bērnībā man opīts teica, citplanētieši tā zināšanas iedeva. Un tieši tā tas arī notiek, tā arī varbūt arī lielie slavenie datoru izgudrotāju, mākslīgā intelekta izgudrotāji ar to viss ir saņēmuši, un tad to vēl var nosaukt. Man mūza ienāca, nē, tas neienāk, tās enerģijas ienāk. Tas nav tā, es eju, man ir ideja. Tāda ideja, tāda pat par sevi ideja, tā pleka no koka nenokrīt, tā kā lapu uz galvas, tāpēc ir tā, ka tā eju, un ienāca, jā, tā tas notiek. Un tad būs daudz vērtīgas, viņi iedos daudz vērtīgas padomas, kā mēs varam uzlabot. Bet, ja vienīgi sapratīs to pareizi un tās vērtības zinātniskās, kuras iedos, teiksim, vienkārši runājot, neaiziet kaut kādās sliktās lietās, kaitnieciskās ieročos vai vēl kaut kādos tur vīrusos. Lai gan tas arī ir tāds duāls, jo pateicoties Covidam, cilvēkiem vairums atvērās apziņa. Nebūtu tāds Covid vīrus bijis, tad arī tā kā vainot arī negribās man pilnīgi, kurš ir tas nelietis, kas to tur sadarīja izlaid. Par to es arī esmu skatījusies, kā tas sācies, bet tas atkal ir jau cits temats. Saule ir tas enerģijas avots, ko mums nesaprast. Protams, es to arī nesapratu, bet tā kā sapratu, bet tā kā nesapratu, bet es nevaru pastāstīt, bet man kad to rādīja, tad es es tā kā sastīnu, ja tāds grūti pateikt, tāds šoks, ne šoks. Protams, man tas bija ļoti interesanti, ka Saule ir viennozīmīga enerģija, un viņa no Saules var paņemt enerģiju. Tā kā mēs mašīna ar piebraukt benzīnu, tā kā benzīnu ielietā no Saules. Un tā es ar tādiem muļķīgiem vārdiem to pateikt. Jo tā kā viņi to dara, es to nevarēšu pastāstīt, es to nekad neesmu, es nezinu tos vārdus, es neesmu redzējis. Tā notiek, kad medījums sarunājas ar kaut ko tādu, ko šeit uz zemes nav, tad es to nevaru pateikt. Es tik varu teikt, tā kā par riteni. Ja es nebūtu redzējis riteni, es nevarētu pateikt, kas ir ritenis, ja man rādītu riteni. Es varētu teikt, tur ir stienis, tur ir kaut kas apaļš, un tur ir kaut kas tāds uzsprausts vai kas, vai pielīmēts vai uzsprausts. Un tā ar to Sauli. Bet par Zemi visvērtīgākais, ko viņi pateica, ka viņiem ļoti interesē ūdens. Un ar citu, jā, es tā domāju, ūdens, jā, jo tas ir kaut kas ūdens, stihija ūdens, jo mēs vienmēr domājam, kas ir svarīgi. Bet tas, kas visu laiku mums ir rokas stiepienā, mēs nekad neaizdomājamies. Un tīrs ūdens, avotu ūdens. Viņa teica, tas ir briļants. Protams, viņa neteica vārdu briļants, bet viņa teica kaut kas līdz briļantam, un es te vienkārši to iedomājos, ko es varu pateikt tādu, kas mums te ir briļants. Un tas ir kaut kas daudz vērtīgāks un svarīgāks tieši ūdens. Un ka tas ir tie resursi, kas ir milzīgā problēma viņiem. Un ka tas ir tieši zemē, zemes zīlēs. Tā ir milzīgs dārgums. Es to novērtēju, bet vairumam, es nezinu, ja es kādam to stāstītu, laikam jau, ka tas nav. Tas ir tādam jābūt ļoti, ļoti ezotēriski dziļam cilvēkam, lai to saprastu. Es domāju, ka tie, kas ir ezotēriķi, mani saprot. Jo, piemēram, arī uz veselību, kas veselībai svarīgi jau ir tas ūdens. Tāpēc jau ārsts saka, dzer daudz ūdeni. Tas ir kaut kas. Protams, es pat nezināju, ko uzdot jautājumus. Jā, es Andrim paprasīju, lai man uzdod jautājumus.
Un toreiz tā pirmā saruna, kas bija, tā bija interesanta. Mēs esam faktiski tādi. Tā saruna notika apmēram šitā te. Jā, un, kamēr es neesmu aizmirsis, varbūt es piebildīšu, Andrīt. Es atvainojos, ka pārsīt, bet man arī ir ļoti grūti tagad tā noturēt to informāciju. Man tiešām arī grūti. Es tagad tās nesēžu te vienkārši un netārkšķu. Bet ir tā, ka es prasīju, bija tā, ka es internetā redzēju, ka daudzi blogeri vai, tur, kā es saku, pseido-ezotēriķi, vai tiešām ezotēriķi, bet dažādās enerģijās strādājoši tāds no kristīgās pasaules, ka visam jābūt baltam. Ja viss nav balts, tas ir melns, tas ir slikts, un tad to informāciju arī tādu baltu un pūkainu pasniedz tādu, ka viņi šeit ir atlidojuši, bet viņi neko sliktu nedarīs, viņi ir labi un par cilvēkiem labu domā, un viņi, kā ieradās, tā arī aizies tā komēta tālāk savos pētījumos, un nekas skaitīgs, un es tā parunājos un domāju, kaut kas nav īsti, tā kā tādā multfilmā, labie cilvēciņi brauc ar marsiešu kuģīti, un tā kaut kā nav. Es tā nedomāju, jo cilvēks arī nav nekāds labais. Un tad viņi atbildēja, kad es prasīju, vai jūs esat tādi, labiņie. Nē, viņi teica, nē, mēs nekādi labie neesam un neko pret jums tādu pilnīgi neko neizjūtam, ja tā var pareizi pateikt. Mēs jūs tieši otrādi pētam un domājam, cik jūs daudz un sīkumaini esat ieciklojušies uz to, ko domājat, ko runājat savā starpā, cilvēks, kā viens otram nodot to informāciju, kā nodot, ko nodot, un ar to dzīvot un krāt un būt no tā ļoti atkarīgs. Ka tas ir pats pamats. Tas kontakts visu laiku, ko tu otram, ko otrs tev, ko otrais trešam, ko trešais atram, visu laiku šādi tas informatīvā lauka tā sasaista milzīgi visu laiku savā starpā. Un viņi teica, ka pamēģiniet dzīvot jūsos, katram pašam ir milzīgi resursi, katrs pats par sevi. Kā es sākumā teicu, par veselību tāds kodols iekšējais spēks, lai ir. Un es par to arī esmu vienmēr domājis, ka tikai tas, ko es tagad esmu sasniegusi, savā garīgajā attīstībā pateicoties tam, ka es esmu pati par sevi. Un es nesasaistos ne ar vienu. Tiešām tad tā, nevis, ka es esmu tur viena pati pamest. Nē, absolūti nē. Un no tā arī ir tas, ka man nav garlaicīgi, es esmu viena vai man pietrūks cilvēku, jo viņam apkārt ir. Tas ir kaut kas cits, kā saka, cilvēkos dzīvot. Mēs slēgt cilvēkos dzīvojam, bet tas ar savu iekšējo tātad domāt, ko es darīšu, kā es dzīvošu, nevis klausoties, ko citi cilvēki saka, un citi cilvēki saka caur, gribēs teikt, radio un televīzija, bet radio televīzijas arī ir ar cilvēkiem, tur cilvēki to stāsta. Un tādēļ viņi to tā domāja, ka mēs esam tā unikāli. Pat pie tās sarunas bija tā, kad es uzdevu jautājumus, un viņi man atbildēja uz maniem sarkasmiem, viņi atbildēja diezgan sarkastiski. Un tad es jautāju caur Vinetu, vai viņiem ir humora izjūta. Viņi pateica, ka viņiem humora izjūta nav, bet viņi pielāgojās manam komunicēšanas stilam. Tas ir tā kā mākslīgais intelekts. Kad viņš izanalizē, lai saprastos, viņš pielāgojās tavai valodai. Un tur bija vēl jautājumi, tur bija par to veselību, viņi dabīgi citās frekvencēs, kā mēs. Jā, un par to humoru izjūtu bija tā, es tā vēl precīzāk, sīkāk pateikšu to, ka... Par to dansāšanu uz vienas kājas. Kad tu teici, tu tā pateici tādā joku variantā, un viņi atbildēja.
Un, kad viņi to joku, tu teici tā, redz, kā viņiem izrādās arī ir humora izjūta. Un es viņiem jautāju, kā mans vīrs teica, kad Andris teica, ka jūs saprot joks, un viņi atbildēja, nē, mēs vienkārši pielāgojamies jūsu tām joka enerģijām, tā kā pieslēdzamies, un tā mēs tā varam atbildēt. Bet tādi mums nav tāda, gribas teikt, opcija. Un tad Andris teica, bet kā, pasaka viņiem, bet reka, jūs jau pajokojāties tomēr, sanāca ar visu to pieslēgšanu, pajokoties, un tad viņi atbildēja, ka tas ir, ka tie joki ir tādi kā dancāšana uz vienas kājas. Iziešana no krīzes situācijām ar humoru. Jā. Precīzi. Kā mēs bieži darām, kad ir saspringta situācija un ar humoru izjām no kaut kādas saspringta situācijas, tad viņiem tā ir kā dancāšana uz vienas kājas, kad viņi tā nedara. Jā, un tad to dancāšanu uz vienas kājas, es domāju, no kā tas izpauž. Un, protams, ka es nevarēju pateikt, kā tas izcās viņām man to parādīt, tad es varu vienīgi pastāstīt, un ka tas ir... kā cilvēks tā kā uz vienu kāju, tas ir balansē, jā? Tas ir kaut kas saistīts ar balansu kaut kā. Tur ir ļoti sarežģīti. Man ļoti patīk maģijā, ezotērikā pētīt tos informācijas, jā, kā es saku, un tur dziļāk, un tagad ejam dziļāk, un tagad vēl dziļāk. Sacīt arī kaut kas līdzīgs ir arī psiholoģijā. Psihologi tā strādā. Gaštelterapijas visādi tādi ir, un tad tur arī ir dziļāk tajos notikumos, jo katram notikumam ir kaut kāds avots. Protams, ka visam ir maģija arī, nav tikai tā. No kā tas. Un tādā veidā es arī cenšos parasti, kad man paprasa palīdzību, tādā veidā arī palīdzēt. Bet ir tā, ka ir... cilvēkiem, kad es redzu, tās vīzijas, es redzu, kad viņa jautājumiem ir, tā kā kosmosa aiziet daudz varianti. Es to nevaru pateikt, bet vienīgais var paskatīties tuvākais, ko pats cilvēks visticamāk izvēlēsies. Bet vislabāk ir, kad es redzu, kad ir cilvēkam konkrēti viens, varbūt divi, tādi atzarojumi enerģētiskie, kurus viņš ies, un tad, protams, es varu ieteikt to, tā kā labāko, bet tikai neieteikt pat, bet vienkārši nolasīt to informāciju. Bet es cenšos parasti abas nolasīt, lai cilvēkam noteikti ir izvēle tikai aiz viņa. Es to, teiksim tā, vienalga izvēle, es to nedaru. Un tad ir tā, kad... par tām ir, kad to dziļāk iešana. Un tad ir tā, ja ir viens konkrēts tāds, tad es to saucu kā akmenī iekalts, un tad es cilvēkam skatos, vai to, ko tur var teikt, ko nevar teikt, arī gari to pasaka, vai var vai nevar teikt. Jo ir informācija, kuras nevar teikt, un tad rodas jautājums, kāpēc es to tomēr redzu un zinu, tas ir mana skola. Jo, lai vispār kādam palīdzētu, ir jābūt pieredzēji un jāaiziet ir cauri. Jo vairāk ir notikumi, jo vairāk viss kaut kas notiek, jo pieredzējušāks ezotēriķis. Pietiks pļāpāt. Tagad paskatīsimies vēlreiz, jo lai jūs redzētu, kā tas notiek. Man arī interesanti, es arī šo pieredzi vēlos, man jebkura pieredze ir interesanti, un es gribu paskatīties, kā pašlaik iet enerģijām. Es parasti ar enerģijām, kurām sadraudzēs, es jau savus tā kā, draugi. Tā mīļāk. Un kā iet draugiem. Un parunāsimies, un es nekāds jautājums pat izdomāt nevarēju, jo man ir tā, kad es kaut ko izdomāju, es eju un daru. Man ir ļoti grūti kaut ko darīt, tā kā kameras priekšā un uz pasūtījumu, tādēļ ir maģija īstais tā, kad tātad īsāk cilvēks, viss ir vienādi, mēs esam tikai cilvēki. Un tās spējas, kas mūsos ienāk, mēs sakam, mums ir spējas, viņas nav kaut kādas tur spējas, tā kā atver plauktiņi, iznāk spējas. Nē, mums ir vaļā tie empātiskie kanāli, tās antenas smalkas.
Tāpēc mēs esam ļoti jūtīgi, varam ātri raudāt, uztraukties, nervozēt, asinsspiediens uzliek pulss, sirsniņi klapēties. Un daudziem mediķiem tas ir nesaprotams, reiz gribās piepičkāt ar tabletēm, ja, jo viņam tur kaut kas nav kārtībā ar sirdi vai viņam vajag kādas nomierinošos medikamentus iedot. Nē, nevajag. Vienkārši jāsaprot, ka tā ir jūtīgiem empātiem, jo mums ir tās antenītes. Un tās antenītes ir domās, lai šo enerģiju no būtnēm, no citām pasaulēm, no citiem dieviem, no visa, kas ir parastam cilvēkam neredzams, bet mēdījumam, empātam, ekstrasensam tas ir redzams. Un tad, kad es to kādam esmu teikusi, kas ir tāds ļoti, ļoti izteikts vai neticībnieks, vai es nezinu, nav svarīgi, jā, tur galīgi čau, ciet, viņš saka, nevar jau tā būt, kur tad ir tas parāda man? Un tad es saku, labi, es parādīšu, bet tu tik un tā to neredzēsi. Man ļoti žēl, ka tu to neredzi. Es to redzu. Un kaut kā tā. Ko, tad tagad? Lukas daudz ko redz. Jā. Es domāju, ka vajag pie tā daudz mācīties un strādāt, atvērt savus antenas un tad redzēs. Tā kā te man gribās ļoti, diemžēl, jā. Citādāk, tikai būs, tik tā, neko es nedarīšu, parādi man, es daru visu kaut ko. Jā, es strādāšu, es mācīšos, visas mitoloģijas, Dievs skatīšu, tur ir tik daudz ko mācīties, stihijas, viss izprast līdz detaļām un iet dziļāk un dziļāk. Te man tā vienkārši, parādi un kā saka onkulīts un tantuks pateiks, jā, šur te. Nemaz nevajag jau tantuks onkulīšu, tāda arī ir vairums mediķi, un es ļoti ceru, un es ne tikai ceru, bet zinu, kad būs arī tādi laiki, kad... Kuriozi pēc tam pateikt. Jā, kad... Nav atslēdzies man mikrofoniņš, paskaties, es piespiedos mikrofoni, ka būs tādi laika, bet viņi būs tādi, kad uz durvīm būs rakstīts neirologs, ezotēriķis, vai ķirurgs, ekstrasens. Jūs iedomājaties, ja, ka jūs aiziet pie tāda ārsta, kurš ir izglītots cilvēks, mācījies rūpīgi, medicīnu, visu zinu, un plus vēl arī redz jūs apkārt, jūs enerģētisko lauku. Un nevajadzēs pat... Es pat pateikšu, pat kaut kāds analīzes taisīt, jā. Bijām uz veselības pārbaudēm tagad, un viena diezgan slavena mediķa Liepājas man prasa, šamanis, jūs cilvēkiem pirtis arī iesakat? Jā, un... Patais man pa pirtnieku. Jā, patais pa pirtnieku, tāda apziņa, neko slikti, bet interesantākais tas, ka viņi jau pat nezina, kad es jau sen jau zināju, kāda viņi būs, un es zināju, pie kā man jāpielāgojas. Es zināju, kāds tur cilvēks iekšā sēdēs. Tas nozīmē, ka es ieju iekšā un viņi domā, kad es esmu tāda, bet īstenībā man nāk smiekli, jo es viņai pielāgojos, jo man nav svarīgs viņas personība, bet man ir svarīgi rezultāts, kas man ir vajadzīgs medicīnā, lai nebūtu tā, ka kādreiz tur kaut ko runāju, tur kaut kas tas sāp, nē, konkrēti, un viss konkrēti īsi, man vajag zināt to un to un to. Līdz ar to, jo paplašinās apziņa, jo atkal sašaurinās lielā runāšana un muldēšana, tāpēc uzreiz ir jau zinu pat, ko jautāt. Un tad bija tā, kad arī par mani, par Andri, jā, viņi tā pateica, un es domāju, interesanti, ko viņi par mani pateica. Un bija tā, ka viņi par mani padomāja, ekstrasens, jā, tagad jau tā ir modē tā profesija, jā. Tagad jau te visādi ir visas tās istabas, visas tās skaņu istabas. Jā, labi izdomājis, gudri izdomājis, kā pelnīt naudu. Jā, tagad jau tas aiziet. Un tad es domāju, wow! Interesanti tā, ka tad, kad es skatos uz runām, man uzreiz interesanti tāda sveiciena nāk, tā kā hei, hei vai angliski hi, hei, un tā kā parāda man tādu, es redzu,
tādu vīziju, tā kā kartiņu, nu kā zīmē, ja, kādreiz cilvēki, ja dieviņš sēž kriesliņā ar baltu bārdiņu, bet viņi tā kā blakus, tā kā kaut kāds enerģijas, tā kā smeju un ar to roku tā rāda, un es mēģinu saprast, kas tas ir, ko viņi man saka, un tas ir tā, apmēram, mēģināšu pateikt, kā viņi man to saka, lai es pateiktu vārdiem, tas tā kā mēs tur esam augšā, bet mēs neesam dievs. Nu tā iesmējot, kā jūs to domājat, bet mēs esam priekš jums tās, kā viņi saka, pēdējās svešās enerģijas, bet tā hei, hai, apmēram tā. Un vēl pie tā viņi arī tā kā iesmējot saka, pateikt, caur to, viņa saka, par to ūdeni, caur to ūdeni, jums jau arī tā maģija, kā jūs viņu sauc par maģiju, ir ar ūdeni, tad mēs tā saplūstam, viņi saka, un tad viņi jau saka, un par to drosmi, kā saka, tu to labi pateici, ka tā nav vīrišķība, bet drosme. Tā kā uzdosim jautājumu, mēs varam uzdot jautājumu. Lai varētu jums pastāstīt, tad pajautāšu, varam uzdot jautājumu. Jā, protams, jā. Viņi un tagad es redzu, viņi man parāda, kad izveidojās tāds, viņi man rāda, es teikšu, kā mums cilvēkiem, tas ir tā kā, ir stadions, kur daudz soliņu, oranži, visādi tādi sarkani, tie plasmas soliņi, un tajos sēž, viņi tā apsēžas, tā kā apmēram tā kā rokas tā, tagad mēs visi skatīsimies, kas tagad būs, un ko jūs mums jautāsiet. Ļoti interesanti, pagaidām tas ir. Mēs jautāsim, kā jums tur iet? Kā jums tur iet? Tas būs uz vienu kāju dansāšanu, mēģināt saprast, vai viņi saprot to, jo kā jums tur iet. Viņi saka interesanti, ka tas, kas pieder jums, nepieder mums, kas pieder mums, nepieder jums. Nebāz savu degunu, ko nevajag. Nē, tā, es tā jūtu, ka tā, vairāk pozitīvi, kad mēs tā kā nevaram pievienoties pie jums, un jūs nevarat pievienoties pie mums nekādīgi. Bet mēs esam tā kā, nezinu, tā kā uz sakariem, uz sakariem. Tā, ko? Ko mēs varētu pajautāt? Varbūt vēlreiz par to veselību, varbūt, ko es varētu pateikt vairāk? Jo tas tagad visiem ir svarīgs jautājums uz jauno gadu novēlēt. Interesanti, kad es prasīju mākslīgam intelektam, kā viņš novērtē to, ka viņi pateica, ka tad, kad viņi būs vistuvāk, kad viņi var kaitēt veselībai. Tad, pareizi, tas arī bija jau to aizmirst. Intelekts teica, ka tas ir, es to aprakstu pielikšu apakšā zem video vispār tādu izrakstiņu no tā visa, no tās analīzes. Bet tā doma bija tāda, ka viņi ir augstākās frekvencēs kā mēs, kā mūsu dzīvības forma, un viņi ar savu to frekvenci mums var kaitēt. Viņi ar to kaitēs, un tas būs jūtami uz sakariem, protams, visam elektronikām, protams, visi jūtīgi ar antenītēm, empāti un ekstrasensi to jutīs. Jutīs, protams, kas ir jūtīgi cilvēki, kur ir tātad attiecīgas slimības diagnozes, un tas ir arī tāds, ka tas izmainīs kaut kādus laukus, kad tas nav tā, ka tas uz to brīdi būs jūtīgi un pēc tam pazudīs kaut kur. Bet man tā liekas, ka pajautāt tagad, sīkāk varbūt. Pajautāt tādu jautājumu, kad ja mēs viņiem kaut ko jautājam, vai viņi novirzās no atbildes vai spēj arī melot, mānīties?
Bet viņi jau par šo arī vispār var mānīties. Ja viņi mānās, lai labāk tā neatbildi. Interesanti. Tas ir tā, ka viņas interesanti, tas atbilde tieši par apziņu. Es tagad vienkārši skatos un domāju, man saka, tas ir ļoti dziļi un sarežģīts, mēģinu tagad saprast. Jo man tagad atslēgas vārdi ir tādi, ka viņi runā caur maģiju, sapratu, viņi runā caur simboliem. Un tās, protams, ka ir rūnas, tas ir pirmais, kas ir rūnas simbols, es tagad runāju caur rūnām. Un caur tiem simboliem viņi saka, caur kuriem mēs varam saprast, nu tas ir saprotams, citādāk, ja es to nesadzirdētu. Kā tu teici vēl to jautājumu? Jautājums bija, vai viņi spēja melot, mānīties, un vai viņi novirzās no atbildes, vai mānās, ja kaut ko negrib atbildēt? Nē, viņi saka, ka viņi nemānās un nenovirzās. Viņi vienkārši dod to informāciju, kura ir tā kā atslēgas auglīgi mūsu domāšanai. Bet kura nav, viņi vienkārši nedod. Tas ir sadzirdēja, sapratu tagad. Viņi vienkārši dod to informāciju attiecīgi, to viņi arī pirmajā reizē man teica, attiecīgi tam, kam attiecīgi ar to, ar kuru viņi runā. Tā tiek iedalīta informācija, ka informācija tiek dot tam. Tātad, ja es kā Vineta runāju, tad man kā Vinetai atbild. Ja šeit sēdēs kaut kāds, es nezinu, zinātnieks, tad kā zinātniekam. Ja šeit sēdēs ārsts pa medicīņā, tās konkrēti, ja tur, es nezinu, kāds kardiologs, tātad par attiecīgi tādam. Nu, ja tas sēdēs, kā es saku, čožiņš, tāds, es pat nezinu, vai tās var sēdēt, es tagad te kaut ko muldu, tad tāds, un tad tādam arī dos informāciju, bet tā nav meli informācija. Tas ir ļoti pat toleranti attiecīgam intelektam, attiecīgi arī atbildi. Jo man ir tā, ka ja man arī kaut ko vairāk dot, es jau to arī nesaprastu, es neuztērtu, un es no tā nekautrējos, man no tā nav kauns. Ja man tagad sākt kaut kādas formulas vai kaut kādas vēl, es nevaru to, es nevaru pateikt, es neesmu tāds cilvēks. Es nezinu to, es neesmu NASA zinātnieks, es neesmu ne patologs anatoms vai vienalga, vai balerīni, kas zinātu, kā vajag pareizi to. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti precīzi atbilde. Tieši tāda arī bija pirmajā reizē, kad es prasīju, kādu informācijas dod, te es vēl tā domāju, kas pa stūbu jautājumu no manas puses, viņi dos attiecīgi, viņi ir, taču tas jau nav, tas mums te tā, arī mēs te tā visādīgi domājam, kam ko sakam un kur nu vēl būtnēm tādām, tā, es domāju. Viņiem ir kaut kāda nojausma, informācija vai nojausma, ar ko beigsies Ukrainas padarīšana? Kā man nepatīk politika un kā arī. Tā nav politika. Saprotu, bet es to sev personīgi saku, tā kā es šajā esmu melna bilde. Skatīsimies, ko mums saka. Vēlreiz dot to jautājumu man. Vai viņiem ir kaut kāda nojausma, informācija vai nojausma, ar ko tas beigsies? Beigsies tas tā, kad
Es mēģināšu, es saku, es neesmu politiķis, bet es mēģināšu tagad pateikt tas, ko man saka manai apziņai, ja man viņi tur kādi ir, tādi ir, tad es mēģināšu pateikt, ka pirmkārtām beigsies. Nu, es vienīgais teiktu, ka tas viss beigsies. Beigsies tas, man saka, pirmkārt tāds atslēgas vārds, kad beigsies nauda. Viņi gluži tā man nesaka, ja beigsies nauda, bet es to tā varu pateikt, ja tātad kaut kādas finanses naudas, konkrēti cenā, bet tādās enerģijās, ka tas beigsies, tad tas ir saistīts tālāk kā saka, ar tumšo enerģiju, ja, bet kā ir gaišās enerģijas, tumšās enerģijas mēs zinām, un gaišajām enerģijām arī ir savu plusu un mīnus, kā es saku, un tumšām plusu un mīnus, un galvenais ir kaut kā, lai tas balans kaut tā regulēt. Un tas tumšais ir ļoti vajadzīgs, ja tas kaut ko nograuj, lai nāktu gaišais, un tālāk, tātad ir ķirurgs izoperē, un nāk tālāk fizioterapeits, kas masē, lai viss kārtībā. Un tā ir arī enerģijās, bet šeit ir savādāk. Viņi saka, ka tas tumšais, tas ir tas tiešām apzināti grāvēji, ja, kas nograuj visu. Ja. Un tas ir saistīts pie tām finansēm. Tie kaut kādi grāvēji, kad tie grāvēji baigi jocīgi saka, pilnas mutes būšu piebāzuši ar visu, kad jau vairs nezinās, kur likt, kur bāzt, kā saka, tad liksies mierā, kad vairs nevajag, kad tā kā vēl dzirdējis, ka te pats saka cilvēku pīles kapots, ka būs piebāzt, tad liksies mierā. Tas ir variants, un tad arī ir, kad jā, notiek maiņa ar, man saka, interesanti, es tādu sākumu domāju, kā to saprast, tā kā prezidenta maiņa vai kaut kāda ļoti, tas, kas pāri visam likuma pasauli, tātad, galvenais kaut kāds cilvēks, kas tiek nomainīts uz parasti, tas, ko man mēģina pateikt, tas ir tā, ka cilvēks, kuram viss ir normāla domāšana, ir normāla dzīvošana, ir normāla pat veselība, pat viss tāds veselā, nezinu, miesā vesels gars, nezinu, kā to nosaukt, kaut kāds tāds, jā, tādam cilvēkam ir jābūt, lai tas viss beigtos, jānomaina, tas ir uz to. Un apziņas, jā, apziņā pilnībā ir jānomaina, pilnīgi tā ir, interesanti. Es gribu pateikt, man saka, jānokurina vecā apziņa, jānodedzina viss tā kā tādi, kas jānokurina, lai rastos jauna apziņa, jauni plāni, jaunas idejas, domāšana. Tad tas arī viss sakārtosies, bet šiem te procesiem ir jānotiek un tiem iet cauri. Vienkārši viņi saka, kad jūsu pasaule ir jāsakārto, jo viņi ir kājām tā kā gaisā. Viņi nav mainīt vietām, viņi tā kā teiksim... Mainīsies apziņa un tad tas beigsies. Viņa nav pareizās, ir jāsakārto, nevis teiksim tā kā saka, kurps atrodas gultā un spilvens atrodas koridorā, jāsakārto, ja spilvenam gultā, kurpēm plauktā, tādā veidā es to redzu, ko viņi man stāsta, lai es varu pateikt. Kā? Un jautājums, viņiem interesi par zemes ūdeni ir? Par tieši, kā saka, fiziska interesi, netur papētīt kaut ko. Ja viņi grib uz to atbildēt.
negribi? Nē, viņi man saka tik sarežģīti, ka es nevaru saprast. Tur ir vairāk. Tur ir kaut kas, kas saistīts ir ar ledu. Viņi man saka, pārvietot var ledu. Tad ir otrs dažādas frāzes, kuras es arī iztūkot pateikt, ir, ka saka, tas ir vajadzīgs, bet te pašā laikā tas nav iespējams. Un es viņiem jautāju enerģētiski, kāpēc tas nav iespējams. Viņi man saka, tā, ka nav zināšanas. Man uzreiz liekas, tīri kā cilvēki, kā te viņam var nebūt zināšanas būt. Un te viņi uzreiz tā kā es jūtu, tā kā nolec nos no kaut kā, nesaka, kāpēc. Te viņi pat nesaka man, bet man nāk vārds tās nolec nos no tā, jā, mēs tā cilvēki nolec no tā jautājuma, bet viņi jau tā gluži nenolec. Es tūlīt paņemšu, man jāpaņem. Nē, lai nolec, man ir vēl jautājums. Nē, es droši šitā pastīties vēl. Nu jā, redz, ko ir pēc tā orākula, tās ir viņiem tā kā tāds galmu spēles, bet es nezinu, kas tas ir. Tā ir viņu pasaule. Galmu spēles manā skatījumā tā, ka tur ir kaut kādas nekrietnības, notiek kaut kas, tā kā mums te galma, bet viņi man ļoti tuvu iedeva. Tātad galmu spēles. Pareizi, tāpēc viņi man noliec no tādās, ko viņi man iedos, ko viņi paskaidros. Es jau viņu, gribās teikt, politiku un iekārt nekādīgi neizpratīšu manai apziņai, un ko es vēl pateikšu arī cilvēkiem, vai ne? Es jau domāju, ka ne visi gribēs atbildēt. Jā, bet tas pastāv, tas ir. Labi. Jā, un tā. Bet vēl interesantāks jautājums ir. Viņi zina tikai par to pasauli, ko mēs redzam, vai viņi redz arī citas zemes pasaules, kā saka, citas realitātes, citas pasaules. Viņi redz plašāk zemi, vai tikai tā, kā mēs redzam? Cilvēki kā redz, ne mēs šamaņi un ragans. Jā, te atbildi ir tāda, ka, man liekas, ka klasika, ka viņi redz negluži visu, viņi neredz, bet viņi to redz caur enerģijām, tā kā tik sarežģīti, tātad kaut kādas enerģijas viņi transformē. Tādas kustības rāda, jā. Es nezinu, griež kaut kas. Un pateicoties tam, viņi to redz, bet ne visu. Bet ne visu. Ir kaut kas viņiem trūkst, un tas ir arī kaut kas līdzīgs saistīts tā kā atkal ar kaut kādu, kas arī tā kā interesanti, kaut kas maziņš man interesē. Tas ir ar kaut kādu. Es redzu ar kaut kādu limitu, kārtas limitu, lītās es pateikšu. Vienkārši ir uz to man parāda izceļ to vārdu ārā. Tā. Nē, ir kaut kas savādāk. Nevis, ka tas ir tā kā ierobežots. Tāpēc es gribēju pārbaudīt. Man likās, ka es saprotu, ka viņiem tā kā ir ierobežot. Nē, viņiem nav ierobežots, viņiem ir tieši otrāds neierobežots viss tas, ko viņi var pārvietoties un tikt. Viņam neinteresē varbūt. Bet, jā, te jau aiziet tā, ka es uzreiz pati jau, tā kā sarunājos, un man ļoti patīk uzdot jautājumus, ka, ja visi tik daudz, tad tur jau, pirmkārtām jau jāizdomā jautājumu, tad ko tad mēs te, vai viņi te tāpat nejauši garām, kaut kā apzināti, un ko viņi tur redz, un tas viss. Un tagad man liekas, ja viņi man tūlīt to teiks, tad, un kas mums no tā, vajag mēs to sapratīsim, ne? Tas ir
ļoti, 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 ļoti dziļi, jā, un visuma avoti, jā, tā kā es teicu, jā, sapratu, tikko sapratu, pieslēdzos, jā, man iedeva atslēgas vārdu, mācīšanās, apmācīšanās, jā, viņi paši mācās, viņi paši pēta un paši mācās, tas arī ir viss. Tā kā viņi nav kaut kāda visumā galvenie, nē, viņi paši pēta, paši mācās. Tāpat kā mēs mācāmies, viņi mācās. Viņi palidos garām, viņi vēl kādreiz atgriezīsies? Jā, tas ir labs jautājums. Vai tas ir tikai es arī gribētu zināt. Vienas reizes trips? Jā. Vai jūs vēl atgriezīsieties? Nē, un nevis tāpēc, ka viņi nevar, bet viņi man saka, mums nav vajadzība. Nav vajadzības. Nē, nav vajadzības. Vienkārši nav vajadzības. Jo zinātnieki arī to teica, ka tas izskatās, ka tajā laikā būs tuvu, un pēc tam mēs vairāk to neredzēsim, jo pirms tam bija Moa komēta un vēl viena komēta bija. No komēta, mēs saka komēta, jā, bet kas tas īsti bija to jau? Nu, es labāk sauc par komētu nekā cits saka kosmiskais kuģis, jo tad, kad es jautāju, vai tas ir kosmiskais kuģis tā, kā tur iekšā būtu stūre un tur sēž, nu ne gluži stūre, bet nu, tāds pults, ja, tā kā Hollywoods filmās, man teica, nē, es teicu, jūs tur tā kā, nē, tas objekts ir enerģētisks, viņš ir tā kā zonde enerģētiska, pašas būtnes ir pavisam tur, kur viņas ir. Un tā kā mājas, jā, vai vieta, bet viņš ir tā kā tāds, nu, hologrāma, es nezinu, kā to nosaukt, nu, kaut kas tāds. Nu, tās ir tādas tehnoloģijas, ko tad es tā, nu tā, mīļi. Tā, man bija ļoti patīkami parunāties. Es domāju, ka pietiksies, ja? Vai vēl kaut ko gribēju jautāt tādēļ, ka es jūtu, ka es jau sāku nogurt, jo tas sasprindzinājums ir liels. Nu, ja ir kaut kādi jautājumi, kādam interesanti, varbūt var uzdot, uzrakstīt? Nē, es nedomāju, ka es ar to nodarbošos tādēļ, ka es cienu sevi un citus būtnes, kā es teicu, man draugi, un man visgrūtākajos brīžos es nevaru iedomāties, ja tā nebūtu mana pasaule, kas kontakta ar šīm pasaulēm. Es to nevaru iedomāties, un es to ļoti cienu, un es esmu tas, kas es esmu, un es ļoti cienu ziemeļu tradīcijas, es ļoti cienu tas, ko es daru, es ar to lepojos, es esmu cilvēks ar kodolu, un es nesu atbildību. Tas, ko es daru, tātad es atbildu to, ko es daru. Un, ja es kļūdos, tad es pat analizēju savas kļūdas, es nebaidos no kļūdām, es mācos. Un es nedomāju, ka tikai tāpēc, ka kādam kaut ko tāpat vien pabakstīt gribēsies un uzzināt, tad nē, tad labāk ir jādodās pret tiem, kuriem patīk ar to spēlēties, jā, bet man ezoterika maģija, tā ir mana dzīve. Nē, nu es biju domājis, kā idejas jautājumiem. Nu jā, bet tie jautājumi būs pēc tam, man ir jāpieslēdzās, tas nenotiek tāpat vien, un paņemot, ja kārtas, jo, kā jau es teicu, kārtas mēs varam, rūnas kārtas mēs varam nopirkt visi. Mēs varam paņemt grāmatiņas no kārtīm, šeit izlasīt ir, bet svarīgi ir, ka manās instrumentos ir gari. Es ar viņiem esmu sarunājis, es neesmu jūs iemiesojusi, es nevienu tur iespundēt nevaru pret gribu. Ar to arī ir visuma likumi, jā, nedarīt nevienam pārcienīt, viens otru sadzīvot. Pat ja ciest nevar, atšķirībā no cilvēkiem, jā, kā cilvēki viens otram dar pāri. Un tāpēc es varu paskatīties un parunāties.
Un tāpēc tramdīt garus, lai tikai ka kādam jūs taču neaizies, vienalga, kāds neaizies pie kāda dzīvokļa, nepiebungās, vienkārši paņems roku, tur atvērs dusnīs iekšā. Čau, es te atnācu, es izdomāju, te pastāvēšu tavā dzīvoklī. Tāpēc es prasu atļauju, vai es varu jums parunāties, bet ja gribās pašam, tad mācieties un dariet to paši, bet vienīgais brīdini, kad tas var nesanākt, jo vienkārši kārts, ja ar jums runā kāds gars, kas jums vispār ir pa dzimtu, kas jūs sargā un ir blakus, un tad jūs nopērt jaunas kārts un paņemt vienu kārtu un domājat, kā tā atbildēja precīzi. Tādēļ, ka tur taču nekas nebija, ko tā viņa tur teica, ka tur vajag gariem sarunāt. Jā, bet tad jums ir kaut kāda sava aizmugura, kas jums ko saka, un tieši iedod šo kārti. Bet pati kārti papīrīts gan nē. Tā nesanāks, jo tie cilvēki, kas sastāda šīs unikālos materiālus, tad viņi savas enerģijas vienmēr nogriež nost. Ja citādāk, tad mēs pirksim kārts, un es strādāšu uz cilvēkiem, kas te ir rakstīts, piemēram, šim šamana orākulam ir rakstīts kaut kāds, es tā teikšu, tur kaut kāds tur Alberto, un tad mēs tagad visi no šī cilvēciņa ņemsim enerģiju, un viņš būs ar to kodoli, kas mācīsies, strādās un ģenerēs, un pārējie tikai skatīsies un dos viņiem padomas. Nē. Tālūk, tas nav tik vienkārši, kā es kādreiz, kad man bija grūti, tad man teica, ej uz baznīcu, un tur tiešām neko nevajag darīt, nekas nav it kā jādara, pasēdi, ieeja tāds apmānis, bet īstenībā, ja jūs vēlaties, lai tas jūsu kristīgais egregors uz jums strādā, tur arī ir jāstrādā. Tā tad ir, metiet tās naudas tais groziņos, ejiet, lūdziet, darieties, runājieties ar tām dievībām, pie tiem altāriem un prasiet, un protams, paprasiet pirmkārtām jautājumu, kas man ir jāizdara ar sevi, kā man ir jāizmainās, lai es varētu to saņemt. Nevis tā lūdzu, dod man veselībiņu, man un maniem tuviem mīļiem. Viss noliek svecīt un aizēja. Te sākās. Tev ir pajautā, kas man ir jādara, lai būtu man veselība, maniem tuviem mīļiem. Kāpēc? Man vienkārši mazliet gribējās palīdzēt tiem cilvēkiem, tāpēc, ka pēdējā laikā es esmu mēģinājis palīdzēt no kristīgās pasaules ļoti daudz cilvēkiem. Es varu izteikties un gribēju kādreiz arī izteikties, ne tikai tev, Andris, interesants filmas uzfilmēt par sevi. Kā, piemēram, bija piemērs, kur jauna sieviete vēlas otru bērniņu, bet nevar palikt stāvoklī. Un viņai pirmais jautājums, protams, tāpat kā veselība, es gribu otru bērniņu. Bet es redzu, pēc izskata jau, man maz nevajag būt ne ezoteriķim, pat ne ārstam, es neesmu ārsts, bet pat, ka es redzu, ka viņai nevar būt bērniņš, jo viņai ir ļoti liels liekais svars, un no viņas nāk aromāts prediabēta, diabēta. Tas ir slikti ar vilmaiņu, par kādu bērniņu. Jā, bērniņš var būt arī tādam un tādam pacientam, slimniekam, bet saprotiet, dabā ir savādāk. Dabā domā par to sakārto sev, ne jau tāpēc viņai nevar būt, bet viņa negrib ar sevi strādāt, viņa negrib atteikties no kūkām, no biežām ēšanām. Un tad ir tā, ka es domāju, es izlieku tās kārtas, skatos, un gāri man saka, pasaka viņai vienalga ko. Un es domāju, bet ko vienalga ko? Ko vienalga ko? Melot es nevaru. Ziemeļu tradīcijās melot nevar. Var vienīgi pateikt kaut ko tādu, lai nekaitētu, un es domāju, tā. Man vēl to pieredzi nebija. Un es paprasīju garam padomu, un gars man iedeva ļoti skaistu padomu. Pateica, apmēram tā kā pasakās, ej mājās, pagaidi vienu saules gadu, un tad jau kaut kas mainīsies. Un tas saules gads, tas ir, latviešiem ir saules gads, bet, ja mēs nezinām latviešu tradīcijām, tad ir no 1 gada līdz 2 gadam, tad gaida nākamo jauno gadu.
Un tā doma ir tāda, ka kamēr tas cilvēks aizies, ja viņš jau būs aizmirsis, un tā arī notika, vairs tas neinteresē, viss tas nav svarīgi, sen jau tas nav aktuāli, vienalga ir ieciklojies cilvēks uz to, ka viņam to vajag. Un ko tur tā Vineta tur ēd, no viņas tur galīgi nekas nebija, un ko tu viņa man tur pateica, neko viņa man tur nepateica, baigā ragana, baigā ekstrasens. Un iedomājieties, un es tad jau redzēju, un man gariem jau sarunājoties, es nevaru cilvēkam to pateikt, es tādas lietas viņam nevaru pateikt, jo es redzu, ka viņi tam nav gatavi, un tā tas nedarās. Jā, es varu skatīties, es arī mācos, tagad jau es zinu, ko pateikt, viss attīstās, viss mainās, bet toreiz uz to brīdi ne. Un tātad, ja es nezinu, es atbildu par to, ko es runāju, tad es labāk nesaku. Bet tikai tāpēc, lai man iedotu par to varbūt kaut kādu pateicību naudā vai graudā, un es kaut ko pateikšu, nē. Tā tas nenotiek. Un tad bija arī interesants viens gadījums, ko es noteikti arī gribu padalīties, kas man jau ilgi turējies un krājies. Andrim bija tā, ka uzrakstīja viens cilvēks vai tu, kā šamanis arī, tas tagad ir pat redzēts Instagramā un Facebookā, kad mežā var salaulāt ziemeļu tradīcijās, tā vikingiski, skandināviski, ar ādiņām, tur vainagi, tur metāla rokas sprādzēm, tā salaulāt divus cilvēkus, Protams, kā mēs jau runājām, es jau vīram teicu, ka, diemžēl vai par laimi noteikti ir jābūt cilvēku pasaulē ar parasto zaksu laulībai slēgtai, tāpēc, ka mēs dzīvojam materiālā pasaulē un, vajag to zīmogu maz tur kaut kas un tā, lai manta nav un tā. Tagad dievturi arī var oficiāli. Jā, bet vienalga tas ir vajadzīgs, lai varētu to dievturi papīru par to viņi dabūtu. Nē, dievturi bez zaksu. Bet viņiem vienalga, tas ir dokuments, dievturi, bet viņiem vienalga, ja, teiksim, tas laulētais pāris māju grib padalīt, tad dievturu papīrs derēs. Tas ir viss materiālās pasaules. Bet viņi gribēja tādu, tā kā garīgās. Un tā likās, kas tad tur tāds, taisam, tad ejam, braucam, runāsim ar elfiem, skatīsimies un redzēsim, ko Asgards, ko deviņas pasaules teiks, Asgards likuma pasauli, ja dievu. Un interesantākais tas, ka es domāju, tas nedarās. Un tad es parunājos ar Rūnu gariem, ar visām deviņām pasaulēm, ļoti nopietni ar Asgardu, ar Odinu, ar Frigu, ar galvenajiem virsdieviem, un tagad es skatos un domāju. Nekas tāpat nesanāk, jo man pateica tā. Ja mēs, Andris un Vineta, mēs to varam darīt. Viņi mums dos atļauju, bet ja viņi mums nedos atļauju, tad mēs to darīt nevaram. Kāpēc? Tāpēc, ka divi cilvēki ziemeļu tradīcijās ar dabas enerģijās, stihijās salauzājoties, zvērot viens otram mūžīgu mīlestību, uzticību, būt partneriem, ne tikai vīram un sievam, tad tas ir jāpaskatās, kā ir tā saucamās visumā, kā saka, dokumenti, kas ir viņu nākotnē, viņu virdā. Vai šie cilvēki tiešām būs cienīgi viens otru, nevis, kā es pat teicu, mantu dala un šķirās, par kādām šķiršanām. Viņi nevienu neakceptēs nevienu pāri, ja viņi uzreiz redz, ka tas nav pāris. Skarbi, bet patiesība. Īstenībā jau tas būtu ļoti jauki, ka vispār, ja cilvēki pirms precās, jau uzzina, vai būs kopā, tā nav. Bet tā nav, jo cilvēki vadās pēc sajūtām, emocijām, vēl viss kaut kā. Tāpēc tas viss ir normāli un tā. Bet tieši man Asgarda dieva atbildēja, nē, mēs nevaram akceptēt, jo šis pāris kopā nebūs. Tā kā, lai iet uz aksu, vai pie dievturiem iet un laulājās, bet vai tā paķēmojās iet, jo, piemēram, Rīgā ir arī ezotēriķi, kurus es saucu par pelēkajiem, ine tādi, ine šādi. Viņi to darīs, jo patiešām te ir tas naudiņu, lai nopelnītu, un tad viņi, kā krievi saka, pjārica, un tad viņi arī to visu izdarīs un izpušķos koks lentēm un pabungos un padāncās ziediņas pabirdinās virs galvas, un tad visi noticies. Kā priekšā. Galvenais, ka tikai vizuāli tas viss bija. Apziņa ir aizpiķēti, ilūzijas ir sadots daudz un viss. Bet nopietni runājot, nē, Asgards skatās ļoti nopietni. Tātad, vai jūs esat divi cīnītāji vai ne, pāris, un tad nekāda joka nebūs. Tā kā man
bija jāpasaka vīram, kad tā tas nedarās un to izdarīt tā nevar. Tad tas arī viss izteicos. Jā, un zem video tad būs sīka tad analīzes esence, intelekta analīzes esence. Atpūšamies tagad.